Sveiciens visiem! Rīta pārdomas ar Narvesen kafiju. Mans storijas tikko notikās. Iedomājieties, jūs braucat pa ceļu, un jums pēkšņi lielā ātrumā aizsaucas garām auto ar Ukrainas numuriem. Man nav nekas pret Ukrainas iedzīvotājiem, bet neievērojot nekādus ceļu satiksmes noteikumus. Mēs Latvijā esam viesmīlīgi, bet drošībai ir jābūt pirmajā vietā. Es tā uzskatu. Tāpēc, raugoties uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, es piedāvāju noteikt saprātīgu termiņu automašīnu īpašniekiem piereģistrēties Latvijā. Ja tas netiek izdarīts, tad piemērosim konfiskāciju, izsoli un novirzīsim iegūtos līdzekļus mūsu bērnu namiem. Tas ir godīgs un taisnīgs priekšlikums par Latviju, kur visi ievēro vienotus noteikumus. Nākamās vēlēšanas ir iespēja šo ideju īstenot, lai mūsu ceļi būtu drošāki un taisnīgāki. Ko jūs par to domājat?